Šodien mums būs, es domāju, ne tikai karsts, bet arī kosmisks raidījums. Šodien mēs varbūt visi kopā varētu doties īstā kosmiskā misijā. Ko jūs sakāt? Gribētu, jā? Es nesen taisīju vienu īstu kosmisku zondi, un es piedāvāju jums visiem iemācīties, kā arī katrs no mums var uztaisīt mājās savu kosmisko zondi un mazliet iekāpt kosmosā. Pasaka mums, kas ir kosmiskā zonde? Jā, kosmiskās zondas ir tādi aparāti, kas tiek sūtīti kosmosa virzienā un var filmēt un sūtīt dažādus signālus no kosmosa. Pirmais parasti zondē ir apakšā maza kastīte, ko mēs sauksim par pašu zondi, un tur mēs liksim iekšā visādi dažādas interesantas lietas. Ja? Nākošais, kas zondē, katrai zondē ir vajadzīgs izplētnis. Un tad, lai tas viss ietu augšā, mums būs vēl vajadzīgs liels balons. Un tagad mums ir jāizdomā, ko mēs gribam likt iekšā tajā zondē, pašā apakšā. Tajā kastītē? Jā, tajā kastītē. Jūs gribētu iegūt video no kosmosa? Jā. Un ko tad vajadzētu likt iekšā? Pārreiz videokamera, ja? Un tad vēl zondē ir ļoti svarīgi, kad viņi iet paceļās augšā, viņi pēc tam nāk lejā, un mēs nezinām, kur viņi nokritīs. Un tāpēc mums vajag ielikt iekārtiņu, ar kuras palīdzību mēs varēsim to zondi un mūsu kameru atrast, vai ne? Tas ir pavisam vienkārši plāns, kas mums ir, un tagad mēs varam sākt likt visu pa vienam kopā. Ar ko mēs sāksim? Sāksim ar kastīti. Ja? Mēs varam izmantot pavisam parastu kartona kastīti. Bet labāk, lai tā ir vieglāka vai smagāka? Labāk, protams, viņa vieglāka, jo viņa būs vieglāka, jo viņa augstāk lidos kosmosā. Labi. Un kastītē, lai mums tagad ievietotu zondi, mums vajag uztaisīt mazu caurumiņu. Tur skatīsies kameras atstiņa. Jā, tur būs kameras atstiņa. Ja? Šito kastīti sauc GPS trackers. No tās kartiņas signāls var atnākt uz mūsu mobīlo telefonu, un mēs mobilā telefonā varam redzēt, kur viņi atrodas. Nākošais šeit visur vajag piesiet vadiņus, un ir jāizveido izplatnes. Ir sarežģītais variants un ir vienkāršais variants. Sāksim ar kādu variantu? Vienkāršo? Nē, sāksim ar sarežģīto, jo vienkāršais ir ļoti interesanti. Un, lai uztaisītu izpletni, vislabākais ir dabūt kādu audumu, ja, pietiekami lielu, un no viņa vajag izgriezt apli. Esat kādreiz izpletņus taisījuši? Nē, es neesmu. Mums ir uztaisīts kvadrāts, tad pārliekam uz pusēm, un tad vēlreiz varam pārlocīt uz pusēm, un tad šitais galiņš mums ir viss jānogriež. Kas mums sanāk? Aplī! Jā, nu redz. Un tad izpletni mums šeit ir jāpieliek klāt šņurītes, jāsavieno šņurītes kopā un jāpiesien pie mūsu pašas kastītes. Ja? Jā. Un tagad, kas mūsu nākamais pēc plāna ir? Balons! Balons. Dēļ tā balona turēsies gaisā? Jā, jo tajā balonā ir jāielaiž iekšā īpaša gāze, kas saucās hēlijs. Hēlijs. Esat redzējuši mazos hēlija balonus, kas iet gaisā? To pašu gāzi vajag laist iekšā lielajā balonā. Un es šodien esmu paņēmis līdzi īstu kosmiskās zondes balonu. Gribat redzēt? Jā! Tā, skatāties. Kur tu tā dabūji? Jā, šie ir īpašie baloni, ko var pasūtīt no interneta. Gribat piepūtīsim viņu? Jā! Tā. Redzat, kā te gāze ietiek? Viss? Nē, vēl. Ārprāts. Zini, cik liels balons vajadzīgs, lai tiktu kosmosā. Un zini, kas ir pats interesantākais? Šeit viņš ir kādu 1,5 metra diametrā. Bet tad, kad viņš tur ceļās augšā kosmosā, tur atmosfēra paliek arvien mazāk un mazāk, un tas balons izplešās. Zini, cik viņš liels var būt? Kur tā kā šitā telpa viņš piepūšās, paliek vēl lielāks. Bet cik augstu viņš uziet? Jā, viņš var uziet augšā aptuveni līdz 30 km. Paul, bet tu teici, ka ir arī vienkāršāks veids, kā uztaisīt izpletni. Jā, ir vēl vienkāršāks, patiesībā vēl jautrāks. Par izpletni var izmantot arī parastu plasmasas maisiņu. Parastu plasmasas maisiņu piesien, un tad, kad tā zonda krīt lejā, viņš pievelkās ar gaismu un darbās tā kā izpletnes, iedomājaties. Nu ko, bet gana stāstīts par to, kā viņu uztaisīt. Es piedāvāju mums visiem tagad apskatīties, ko var nofilmēt no kosmiskiem augstumiem. Ļoti interesanti. Skatāmies!